Šajā dienā sveicu jūs trīskāršajos svētkos, es gribētu sacīt. Jā, mūsu Latvijas neatkarības atjaunošanas 35. gadskārta, un jau vairāk kā 100 gadus mēs svinam ģimenes dienu, jeb mātes dienu. Mūsu laikmets gan šīs dienas ģimene nošķir no mātes un māte no ģimenes un dara dažādas lietas, kuras pēdējā laikā parādās, bet cauri šai 100-gadē ejot, 2. maija svētdiena vienmēr ir bijusi un atzīmēta kā mātes diena, kā ģimenes diena. Bet šodien mēs, domājot par Latvijas svētkiem, domājot par ģimeni, mēģināsim atrast kādu lietu, kas ir tas, kas mūs var dot mums palīdzību, gan savā valstī dzīvojot, gan atrodoties ģimenē, gan esot arī sabiedrībā, kurā mēs esam starp cilvēkiem. Un es gribu lasīt no Mateja evaņģēlija 12. nodaļas 25. pantu. Mateja evaņģēlija 12. nodaļa 25. pants. Un tur ir rakstīti vārdi. Jēzus viņu domas nomanīdams, tiem sacīja, ikviena valsts, kurā iekšējais naids aiziet bojā, un neviena pilsēta vai nams, kurā iekšējais naids, nevar pastāvēt. Man patīk šī vārda sākums, šī panta sākums. Jēzus viņu domas nomanīdams. Kādas ir mūsu domas? Kādas ir tās domas, kuras ir mūsu prātā, ar ko mūsu prāti ir piepildīti? Kā būtu, ja tās visas šīs mūsu domas varētu tikt atklātas tā publiski cilvēkiem? Mēs ietu pa ielu un pilnīgi visi zinātu, ko es domāju. Varbūt, kad nepārāk ērti mēs justos. Kādas ir tās domas? Jēzus viņu domas nomanīdams, un tad viņš saka šos vārdus. Viņš saka, ikviena valsts, kurā iekšējais naids, nevar pastāvēt. Dievs redz mūsu domas. Vai mūsu domas ir tās, kuras ir pildīts ar mieru, ar mīlestību, vai tur iekšā ir kaut kas, kas ir nepatika, naids, rūgtums, kaut kas vēl, kas ir kāda skaudība varbūt tās pret citiem. Liekas, jā, kad viņi man tur pāri dara, ko viņi par mani tur sliktu runā, ko viņi domā, un es esmu viens tāds tik labs, bet tie, kā viņi pret mani izturās bieži. Kādas ir mūsu domas? Bet Dievs redz mūsu domas, katru mūsu domu. Un psalmists saka, 19. psalmā, viņš saka 15. pantā, Dievam viņš saka, lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā. Lai tev patīk manas domas, šķīstī manas domas, dari šīs domas tādas, kad man nebūtu jābūt kautrīgam vai neērti justies tad, kad es eju pa ielu, ja cilvēki redzētu manas domas, lai skatās. Tās domas ir ar mīlestību, tās domas ir ar laipnību, ar labvēlību, ar svētību par katru, kuru es sastopu, ar kuru mēs esam kopā. Šķīstī manas domas. Un ziniet, tad, kad manas domas kļūst šķīstas, tad arī mani darbi kļūst šķīsti. Kādreiz cilvēki cenšas darīt labus darbus un ar saviem labajiem darbiem aizklāt to, kas ir viņu patiesajā būtībā. Un nereti ir tā, ka ar šiem labiem darbiem tiek aizsekti varbūt tās kādi daudz smagi noziegumi. Mēs zinām par labdariem, par ziedotājiem, kuri ziedo milzīgas summas no summām, kas ir netaisnā ceļā iegūtas. Un tad viņi mēģina tā kā nopirkt Dieva labvēlību kaut ko ziedojot. Lai domas ir šķīstas, un tad arī darbi būs šķīsti, un tad arī vārdi būs šķīsti, un tad arī viss mūsu izturēšanās būs šķīsti. Tas, kas nāk no iekšpuses, Jēzus saka, tas, kas no tavas sirds nāk, tas jau ir tas, kas ir patiesība. Tas, kas parāda tevi. Apostols Pāvils saka 2. vēstulē Korintiešiem, viņš saka 11. nodaļas 3. pantā.
viņš runā par to, kas reizēm pieviļ šīs šķīstās domas, šķīstos darbus, šķīsto sirdi. Pāvils saka, es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Čūska, kas piekrāpa Ievu, samaitāja viņas domas. Un tas, kas nāk ne no Dieva gara, ne no Kristus gara, ir tas, kas mūsu domas novirza jebkur. Un tikko viņas tiek novirzītas prom no Dieva, no Kristus, mūsu domas ļoti strauji var kļūt ietekmējamas no jebkā cita. No tā, ar ko mēs sastopamies, no cilvēkiem, no apstākļiem, no notikumiem, no vēl kaut kā. Ja mēs esam Kristu, tad mēs esam stabili, jo mēs stāvam uz pamata, uz klints, Bībele saka. Bet tad, ja mēs neesam Kristu, tad mūs ļoti viegli var izšaubīt. Jebkurš garam ejošs vējš mūs var aizpūst, nopūst, nogāzt. Mums nav pamata, nav satura. Cilvēki, kas ir Kristū, var palikt šķīsti savās domās. Un šis ir aicinājums, ko šodien mēs kopīgi mēģināsim arī pārdomāt. Ja jūs redzējāt virsrakstu šai svētrunai, tad svētruna ir, lai seja staro. Kā tad tā seja var starot? Jūs domājat, varbūt es esmu kādu jaunu kosmētiskas līdzekli izdomājis, vai atklājis, ja varbūt dzirdējis par viņu, vai mēģina izplatīt kaut ko. Jā, zināmā mērā varētu teikt, ka tas ir ļoti labs kosmētikas līdzeklis, par kuru nav jāmaksā nauda. Tās ir mūsu sirds domas. Jo cilvēki visvairāk grēko tieši savās domās. Bieži vien ir tā, ka vārdos, darbos, izturēšanā mēs neparādām lietas, kas ir mūsu iekšējās domās. Cilvēku domās ļoti bieži var būt kāda nicināšana pret citiem, augstprātība, kādreiz nenovīdība vai naids, kuru nevienmēr mēs atzīstam un it īpaši publiski negribam arī atzīt tādas lietas. Kā ir, vai mēs pazīstam šādas īpašības, vai mēs esam viņas redzējuši kādos cilvēkos, un mēs pazīstam tādus cilvēkus, kur ir tādi augstprātīgi, nenovīdīgi un nicinoši un naidīgi. Bet tad man ir jautājums, vai nav tā, ka šos cilvēkus visbiežāk mēs varam ieraudzīt spogulī? Jā, es jau minēju kādreiz par cilvēka rokas veidojumu, par to, kā Dievs izveidojas cilvēka roku. Tad, kad mēs rādām ar pirkstu uz kādu, redzi, cik viņš augstprātīgs, tad tie pārējie 3 pirksti rāda, vai tu neesi 3-kārt tāds pats. Redzi, cik viņš ir netaisns, un tad tie pārējie 3, vai viņi nerāda uz sevi. Kas ir pretējs šim? Augstprātībai, nenovīdībai, nicināšanam, netaisnībai. Kas ir pretējs? Pazemība, svētīšana, cieņa, mīlestība, par ko mēs lasījām Dieva vārdā. Un šodien, kad mēs svinam valsts svētkus, kad mums ir karogi pie mājām izkārti, kad mēs ejam un redzam šo svētku noskaņu, dzirdam arī kaut kur kādus pasākumus, kas ir sagatavoti, mēs nedrīkstam paiet garām šiem Jēzus vārdiem, kurš saka, ikviena valsts, kurā iekšējais naids aiziet bojā. Kā ir ar mūsu valsti? Vai nav šeit šis naida dīglis reizēm jūtams, redzams? Sarunās, attiecībās, vai nav tā, ka ir kādi, kas kultivē šo nacionālo naidu, vēl kādu naidu, cilvēkam pret cilvēku? Redziet, neviena sabiedrība, neviena valsts, neviena ģimene nevar pastāvēt, neviena cilvēka kopība nevar pastāvēt, kurā ir iekšējais naids. Viņa ātrāk vai vēlāk izjūgs, aizies bojā. Viņa nevar pastāvēt.
ja iekšā savā starpā ir naids. Un šodien šis vārds mūs aicina pārbaudīt ne jau to, kuru es varu ar pirkstu parādīt, bet pārbaudīt to, uz kuru rāda tie 3 pirksti. Pārbaudīt sevi. Kāda ir mana sirds pret cilvēkiem, pret saviem tuviniekiem, savā ģimenē, pret valsti, pret to, kas ir apkārt ap mani, sabiedrību. Mēs taču dziedam Latvijas himnu. Mēs zinām ļoti labi vārdus. Un cilvēki, kuri netic Dievam, tāpat dzied šo himnu un dažkārt pat ar īstu tādu patiesu aizkustinājumu. Mēs zinām, kādas sportistu komandas, kuras ir uzvarējušas, un tad ir Latvijas karogs un himna. Dievs svētī Latviju. Un es domāju, ka šī ir varena, skaista un pareiza un laba lūkšana. Dievs svētī Latviju. Bet turpat apakaļ man ir jautājums, vai es, Jānis, vai tu, kāds ir tavs vārds, svētī Latviju? Mēs varam sacīt, Dievs svētī Latviju, bet es to Latviju neieredzu. Kā jūs domājat uz tādu lūkšanu, ko Dievs teiks? Ko jūs teikt, ja kāds teiktu, nāc, svētī to, bet es viņu gandrīz negribu redzēt? Tu teikt, ko tu man prasi viņu svētīt? Ja tu pats negribi viņu svētīt. Vai es svētīju Latviju? Svētīt, ko nozīmē svētīt? Svētīt vispirms jau nošķirt no ļaunuma, no sliktā, no negatīvā, no netaisnā, nepatiesā un piešķirt labumu. Tā ir svētība. Nošķirt no ļaunuma un piešķirt labumu. Vai es svētīju Latviju? Dievs svētī Latviju, un Dievs saka, vai tu svētī Latviju? Oi, tā sistēma ir tāda, tur viss ir pagalam, tur neviens neko, bet Dievs svētī Latviju. Kādu svētību mēs sagaidām? Jā, mēs zinām, ir daudzas lietas, kas mums nepatīk. Ir daudzas lietas, kas ir netaisnas. Ir daudzas lietas, kuras nevajadzēja tā darīt. Ir daudzas lietas, kur mēs zinām, ka Dievs nesvētī tādas lietas. Bet interesanti, ko saka Dieva vārds par mūsu attiecību, jeb attieksmi uz to, ko mēs arī redzam kādu ļaunumu varbūt tās. Lūkas evaņģēlijā es jums izlasīšu 6. nodaļā 27. un 28. pantu. Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļa 27, 28. Jēzus saka, bet jums saviem klausītājiem, tie, kas mani klausās, kas dzird manus vārdus, kas grib dzirdēt manus vārdus, kas atver manas savas sirds un saka, Jēzu runā, es gribu tevi dzirdēt. Jums es to saku, un jūs tagad klausieties, ko viņš saka. Es saku, mīliet savus draugus, labdarus. Nē, tā viņš nesaka. Viņš saka, mīliet savus ienaidniekus. Mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Un svētījiet tos, kas jūs nolāda. Lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Vai mēs, kā Kristus sekotāji, esam gatavi atsaukties šim aicinājumam? Ja es saku, es nesaku to visai pasaulē. Un mums nav jālielkojas, vai viņš to darīs, vai viņš to darīs, ja viņa to darīs. Bet mums ir jāatzīst, ka šis vārds ir teikts, ja es saku, bet jums, saviem klausītājiem es saku. Ne citiem, ne pasaulē, ne tiem, kas negrib dzirdēt neko par Dievu, bet jums, maniem klausītājiem, mīliet savus ienaidniekus. Ja es gribu būt tas, kurš ir klausītājs, Kristus balss klausītājs, kurš ir vadīts no Kristus balss, tad es cenšos mīlēt savu ienaidnieku un darīt labu tam, kurš mani ienīst. Svētīt to, kas mani nolāda, un lūgt par to, kas mani kaitina. Šodien, kad mēs dziedam šo himnu, Dievs svētī Latviju. Cik labi ir, ja mēs varam sacīt, Dievs tiešām svētī Latviju.
Svētī tos arī negodīgos pārvaldītājus, svētī tos netaisno likumu kādreiz pieņēmējus, svētī, lai viņi mainītos, svētī, lai viņi būtu svētīti, varbūt ieraugot tavu svētību, viņi saprastu kaut ko. Un ja nē, tad vienkārši svētī viņus. Tāpēc, kad es mīlu šo valsti, es esmu šīs valsts pilsonis. Tā ir mana valsts. Es tai piederu. Man ir apliecība, pasakabatā. Dievs svētī Latviju. Un ja tā ir mūsu patiesā vēlēšanās, mūsu patiesā sirds himna, ko mēs dziedam, ne tāpēc, ka tikai vārdos, ne tāpēc, ka tikai labu muziku skan, ne tāpēc, ka tā tas ir pieņemts valstiski, bet mūsu patiesā iekšā vēlēšanās, tad mēs cenšamies svētīt, ja piešķirt labumu mūsu valstī, mūsu dzimtajai zemē. Nevis vairojot negatīvismu par kaut kādu netaisnu darboņu, netaisniem darbiem, bet dāvājot savai zemē mīlestību ar saviem labajiem darbiem. Ar to, ko es varu labu izdarīt. Neatkarīgi no tā, ka tur var 10 jeb 100 netaisni ļaudis, netaisni darīt, krāt savas bagātības vai aplaupīt citus pārējos, es spēju un varu darīt kaut ko labu. Protams, es varu sēdēt un skaisties par viņiem un neko nedarīt, bet es varu neskaisties par viņiem, lūgt par viņiem, kas mani kaitina, un darīt labu to, ko es varu izdarīt. Tajā vietā un vidē, kur Dievs man ir ielicis. Ar tiem apstākļiem un tām spējām un rīkiem, kas man ir pieejami. Es varu svētīt šo zemi. Es varu svētīt to vidi, tos cilvēkus, to vietu, kur es atrodos. Dievs, tad, kad radīja cilvēku, ielika viņā faktiski visu, lai cilvēks varētu savā dzīvē būt laimīgs. Jo Dievs radīja cilvēku, un mēs lasām Dieva vārdā, un redzēja, ka tas ir labs, ko viņš ir radījis. Viss, ko viņš radījis, bija labs. Tātad Dievs radīja cilvēku, lai viņš varētu būt laimīgs. Un es domāju, ka ļoti bieži ir tā, kad, es jums pastāstīšu kādu mazu noslēpumu, es tā gribu sacīt. Eksperimentu. Mēs viņu katrs varam šo eksperimentu mājās izvest. Vienalga, cik mums ir gadi, vienalga, cik mums ir spējas vai varēšana. Šis eksperiments mums katram ir pieejams. Un to eksperimentu mēs varam darīt ar spoguļu palīdzību. Paņemt spoguli un tad iedomāties. Iedomāties to, cik netaisnīgi mazi ir mani ienākumi. Cik netaisnīgi netaisnīgi mazi ir mani ienākumi. Salīdzinot ar to, ka citi no saviem ienākumiem, viņi tur var atļauties tādas lietas, kuras es vēlos, bet es nevaru iegūt. Un sevišķi varas pārstāvi, likumdevēji, kuriem vajadzētu būt kopā ar tautu un domāt par tautu, deputāti, var braukt ceļojumos, var atļauties dzīvi iekārtot automašīnas, dzīvokļus, mājas, vispārējo. Un man ienākumi, cik ir mazi. Nav taisnība šajā pasaulē, vai ne? Un tagad paskatieties spogulī. Tā bilde, laikam, neizskatīsies pārāk labi. Diez vai jūs gribētu tādu bildi, kur tad nofotografēt par šo domājot, un tad sacīt, šī ir mana bilde, to es tagad likšu Facebookā jeb kaut kur. Nav pārāk labi. Bet tad ir šī eksperimenta otra daļa. Tad iedomājieties, kā jums izdevās kāds veiksmīgs darījums, kurā netikat pieķerti. Izdarīju un sanāca. Un nenoķēra man sanāca un izdevās. Man tā liekas vienkāršāk un tā mazākā formā to var saprast pie autostūras tie, kas sēž. Kaut kur, bija jāsteidzās, mazlietiņ tur pabrauc ne tā, tu nevari jau tik precīzi viss izbraukt tā pēc tiem noteikumiem. Kaut ko nepamanīja, kaut kur nepaspēja uzspiet gāzes pedāli vai kaut ko pa strauju nobremzēja. Bet neviens nenoķēra mani. Labi, ka tur nebija policists, ka nebija kamera.
Ir labi, vai ne? Un tagad paskatieties spogulī, kā ir. Sejas tā krāsa nav tāda svaigāka bišķītiņa. Seja jaunāka. Izskats tāds mazliet satrauktāks, acis smirdz. Tādu bildi varētu likt kaut kur jau Facebookā, vai ne? Ir labāk. Un tad vēl trešais eksperiments solis. Iedomājieties to, ka tur, kur sanāca šis pārkāpums, ka tas policists tur bija un to pārkāpumu redzēja, bet viņš mani nesoda. Un nesoda ne tāpēc, ka viņš nepaspēja vai nebija laika, bet viņš nesoda tāpēc, ka šodien varbūt ir tāda diena, kurām nesoda pārkāpējus. Un ko tad rādīs spogulis? Es zinu, ka jā, es esmu pārkāpis, bet man nesoda par to. Vai tad nebūs mierīga, droša, atpūtušās seja? Trešā bilde. Eksperiments ar spoguli. Katrs to mēs varam pamēģināt. Šodien mēs svinam savas valsts neatkarības dienu un dienu, kad ar likumu spēku tika pārtraukt Latvijas politiskā kalpība svešai varai. Bet mēs ticīgi, tie, kas klausamies Jēzus vārdos, tie, kas gribam dzirdēt viņas vārdus, šodien, tāpat kā katru svētdienu, mēs svinam mūsu neatkarības un atbrīvošanas dienu no grēka varas, no soda, kas man pienācās par manu grēku. Vai tad ne tā? Kristus ir samaksājis par manu un par tavu grēku parādu. Ne tāpēc, ka viņš nepamanīja. Ne tāpēc, ka man izdevās tur tā izšmaukt mazliet, bet tāpēc, ka viņš apzināti redzēja to, ka es nepaspēju, es steidzos, man bija grūti citādāk, un viņš teica, es samaksāšu šo sodu. Viņu nesodiet. Viņš nomira pie krusta par mūsu grēkiem. Un viņš saka, nāc pie manis un atdod man visu savu to pārkāpumu sarakstu, un es to pienaglošu pie krusta. Kristus ir augšām cēlies, un Dieva vārds saka, mēs varam lasīt vēstulē romiešiem šos vārdus, 8. nodaļas 34. 35. pantā, kur apostols Pāvils saka, kas mūs pazudinās? Kas? Vai Kristus Jēzus, kurš ir nomiris un vēl vairāk augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas un kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Man patīk šī nodaļa. Un tālāk, šajā pašā 8. nodaļā romiešiem apostols Pāvils saka 38. 39. pantā. Viņš saka, tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības, kur atklājusies Jēzu Kristu mūsu kungā. Neviena radīta lieta, ne cilvēki, ne cilvēku darbības rezultātā radītas lietas, ne likumdošanas rezultātā radušies noteikumi vai kārtības mūs nevar šķirt no Kristus mīlestības. Vai šī ir tava pārliecība? Vai tas ir tavs sejas starošanas iemesls? Vai tas ir tavs stabilais pamats, uz kuru tu stāvi? Un ja tā vēl nav, tad ar steigu nāc pie Kristus. Tad ar steigu nāc pie Kristus, izstiep to pirkstus, kas rāda uz citu kļūdām un aplūko tos trīs, kas saka, es 3 reizes pats esmu tāds. Jēzu, piedod man. Kungs, piedod to, ko es redzu viņā, ko es redzu tajā, bet manī jau pašā tas ir iekšā. Dievs šķīstī manī. Un viņš piedos. Viņš piedos, jo šī ir tā diena. Šī ir tā diena, kā mēs dziesmā dziedam. Šī ir tā žēlstības diena, jo projām viņa ir, un rītdiena vēl varbūt ir, bet mēs nezinām, vai mēs piedzīvosim šo rītdienu, kurā Jēzus saka, šodien nāc pie manis un nāc ar saviem pārkāpumiem, saviem grēkiem. Es piedošu, es šķīstīšu, es darīšu tev brīvu no tā.
šodien valsts svētkos mēs domājam par to, kā mēs varam svētīt savu valsti. Un atkal, cik labi, ka mums ir Dieva vārds, kur mums ir viss tas, kas mūsu dzīvē ir vajadzīgs šajā pasaulē. Tur mēs varam lasīt jau vecajā derībā, kur pravietis Jesai saka, mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgu tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni, un tad nāciet un turēsim tiesu, saka tas kungs. Kaut arī jūsu grēki būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut arī tie būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilni. Ja jūs būsiet man padevīgi un paklausīgi, tad jūs baudīsiet zemes svētību. Cik skaisti Dieva vārdā mēs varam lasīt šo dzejisko apsolījumu, ko pravietis jau 500 gadus pirms Kristus nākšanas šai pasaulē ir ierakstījis grāmatā, kur mums joprojām ir priekšā, kur mēs varam lasīt, no kuras mēs varam un mums vajadzētu mācīties, kā dzīvot savā valstī, savā ģimenē un savā apkārtējā sabiedrībā. Un ja mēs vēlamies baudīt bagātus Dieva svētību augļus, kādi tad ir Dieva svētību augļi? Miers un prieks svētajā garā. Tas ir tas auglis, ko nes Dieva svētība. Miers un prieks svētajā garā. Ja es tajā dzīvoju, ka man ir miers un prieks svētajā garā, tad psalmists saka, lai zustu debesis un zeme, man nekas vairs nav vajadzīgs. Man nav svarīgi tie apstākļi, man nav svarīgi tie notikumi, man nav svarīgi nekas, ja man ir miers un prieks svētajā garā. Un ja tu vēlies baudīt bagāt šos Dieva svētības augļus, tad vispirms jau netiesā, bet atzīsties. Nevis to otru, bet sevi. Atzīsties, nelūkojies uz citu vainām, bet atzīst savus pārkāpumus. Un tu staros, lai cik tas nebūtu savādi. Vislabākā kosmētika. Nevis skatīties, kā citi slikti dara, bet skatīties, ka es slikti daru, bet Kristus man ir piedevis. Un tad, ja es nāku pie viņa un saku, Dievs piedod manus grēkus, man tiek piedots. Mēs lasījām šodien Dieva vārdā, noliksim tumsības darbus, apsūdzēšanu, aprunāšanu, pazemināšanu, noniecināšanu, noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās. Dievs piepildi mani, manu sirdi, manu prātu, manas emocijas, manas jūtas, dvēseli, manas vārdus, piepildi to ar savu garu, lai tas, kas ir manī, nav šis pasaules, bet tavs. Un tad šī pasaule man būs gaiša un no manis staros šī gaisma. Psalmists saka, tuvojieties viņam priecīgi. Tad jūs starosiet un jūsu sejas nepazīs pazemojumu. Āmen.